Es atzīšu, ka šīs pēdējā nedēļa ir bija... Tas ir epika. Ok, ko es gribēju pateikt? Es atzīšu, ka šī pēdējā nedēļa ir bijusi diezgan slinka. Es neesmu šonedēļ sācis savu darba dienu agrāk kā 11:30. Es nezinu, kāpēc baigi. Kāpēc es gāju uz džimu. Šodien es neeju uz džimu, jo ir trešdiena. Reizedēļ man ir daudz menedžmenta lietas, kas man ir jāizdara. Bet vēl viena lieta, ko es esmu pamanījis, ir, ka es guļu daudzreiz ilgāk. Es aizēju gulēt 11. pusnaktī, 11. 12. ķipa naktī, pusnaktī. Es pamūžos kaut kādos 9, ja labi, ja ne pat vēlāk. Un, es neteiktu, ka es jūtos neizgulējies, bet es sajūtu, ka es jūtos baigi tā kā, asāks, kā lai saka. Man ir sajūta tāda, ka es tā kā guļu ilgāk, dēļ tā, ka es 2 gadus biju tik tā kā, es gulēju vidēji, 6 stundas, ķipa dienā, kaut kāds 2 gadus. Un tagad man viss tas ir tā kā, man miega banka ir tukša, un man viņu vajag tā kā, ķipa parādus, bļaļ, fucking nogulēt vai ko. Es šaubos, ka tas ir tas, kā tas strādā, bļaļ, bet, man tāda ir sajūta, ka es guļu ilgāk priekš tiem 2 gadiem, kur es vispār 6 stundas dienā gulēju vidēji. Bet, jā, jauns tīzls hobijs ir man daži draugi, viņi riktīgi monster fani ir, jā. Un es domāju, labi, davai prikopēt. Es nebiju baigi enerģiju dzērienu fans pamatā, tāds, ka man viņi visi garšo pēc vitamīnu ūdeņa, bet es pamēģināju visus tādus vairākus. Šitas ir Mango Loco. Pagaidām šitas ir vispār top tier kopā ar Bad Apple. Pārējie, piemēram, man liekas, ka White tas monstrs ir diezgan overrated, manuprāt. Es tādēļ, ka viņš garšo slikti, bet, es ņemtu šitos jebkurā fucking gadījumā. Vai veselības dzērieni ir veselīgi? Kāda veselības dzērieni, bļaļ, enerģijas dzērieni? Absolūti fucking nē. Kur nu vēl no rīta? Es apēdu brokas, es iedzēru jau 1 kofeīna tableti, un tad es izdzeru 1 šito. Cik ir miligramu? Nē, tā kā es baigi jutīšu atšķirību, ja godīgi tas kofeīns man knapi palīdz, bet kur ir? Te ir tik daudz fucking vielas iekšā, ka es neko nevaru atrast. Kofeīnu. Bļaļ. 3,2 uz 100. Te ir 500. Tātad tas ir, tad sanāk, tas ir 150 mg? Aptuveni. 150 mg, kas ir mazāk kā 1 tableta. Šitas ir tīri ok. Ja šitā būtu pat pa sevi kā limonāde, varbūt viņi dzertu, nezinu. Bet no visiem monsteriem pagaidām, ko es esmu mēģinājis, šis ir tikpat labs kā Bad Apple, ja ne pat varbūt bija labāks, par man grūti saprast. Ja. Oriģinālais bija pats pirmais, ko es pamēģināju, tas bija vienkārši vitamīnu ūdens, tas ir pašā apakšā pagaidām no visiem, ko es esmu mēģinājis. Tad es pamēģināju balto, kas bija daudzreiz labāks nekā oriģinālais, tā kā man liekas, ka tas ir tīri normāli. Tad es pamēģināju Pipeline Punch, tāpēc, ka viņa nebija baltais, un es negribēju citu ņemt, un tad es pagājušā šitas garšo labāk nekā baltais. Es tāds, interesanti. Es domāju, zini ko, ja šitas garšo labāk, jāpamēģina citu, un tad es pamēģināju vēl citus. Man iedeva draugs Bad Apple, pamēģināju, tas bija tīri ok. Un tagad es kaut kā dažas dienas apakaļ biju Lidlā, un viņiem bija, es domāju, pohuj, paņemšu vienu citu garšu, kāpēc ne, lai vienkārši iztestētu. Un šis ir ok, bet tas, ka es esmu riktīgi fucking slings palicis, tas gan ir fire. Fire tādā gadījumā, ka mani fucking atlaidīs, bet, jā, bet ir arī biku vibes tam, ka tu vienkārši paņem dienu diezgan lēnu un tā kā nestreso pa visu. Protams, tas stress joprojām ir un man ik pa laikam uznāk episodes, bet man pēdējā epizode bija ko?
sestdiena. Tā kā man nav bijusi neviena epizoda kopš tās dienas. Kas ir labi, tas nozīmē, ka man smadzenes sāk strādāt bik labāk. Man arī jāsazvana cilvēki, lai man smadzenes izskanētu. Tas man ir jāizzer, man jāsanāja grāmatvederis lietas. Jā, kas man vēl ir jāizdara? Nezinu. Es neatceros. Man ir pierakstīts viss, bet man daudz, kas šodien ir jāizdara, bet vairāk management lietas šodien neko nemontēšu. Es vakardien samontēju tikai vienu video. Man vēl ir review Matīsa video. Bet reāli šī nedēļa ir ļoti neproduktīva. Bet ārā ir skaista diena. Vakardien aizvakar un aizvakar vienkārši gāza lietas un bija fucking vētras visu laiku. Bet šodien tā skaista. Es pat negribu strādāt, ja godīgi. Es vienkārši gribu čilot. Es neko negribu baigi darīt. Bet, ko lai daram? Bēdīgi tas, ka šodien es cūciņu, ko es uztaisīju, brokastīs parasti garšo ļoti labi, bet tā, ka man beidzās pareizās garšvielas, es izmantoju fucking sīpolu krējumu dipī garšvielas priekš viņas, un viņi negaršo tik labi, tur vajag ekstra sāli klāt, bet, jā. Arī beidzās tip to tip Ķīnas versija, kas diezgan bēdīgi, tas, ka man ļoti patīk, tas bija peak, ko skatīties, kamēr to ēdu. Tā kā perfekts garums, 30 līdz 40 minūtes, pietiekami interesants, ka tiešām tu gribi skatīties paši par sevi, bet arī nav tā, ka tev vajag visu laiku skatīties uz ekrānu, lai izbaudītu viņu, tāpēc, ka lielākā daļa ir praktiski audio, vienkārši kur viņi runā viens ar otru. Tā kā tas bija peak as fuck. Es gribētu izdarīt kaut ko līdzīgi. Es jau runāju par ideju vienu, bet tas ir vēlāk. Jāizmazgā zobi. Jānotīra tie trauki, ko es tikko sacūkoju. Un varbūt jāsāk strādāt, cik pūkstens vispār, jā. Ir 10:48. Tas ir epic vienkārši. Es tā neko negribu darīt. Un tā kā tā... Man liekas, ka vispār ilgtermiņā domāt. Tas tāpat kā pagājuši gadu. Ka man gada sākums bija ļoti grūts. Man visas mēnesis bija pilnīgi izdirstīts. Man aizdoms, ka šis būs līdzīgi, bet kā jau tagad es jau man pattern ir bounce back un viss būs normāli un būs labāk nekā iepriekš. Bez tā man nav baigi daudz ko teikt, izņemot tas, ka vienīgā lieta, ko es reāli vēlos, ir piestrādāt pie mašīnas. Un vispār, man liekas, šo pikdienu es biju sarunājis ar draugu, mums ir brauksim vienu donoru skatīties vai ko. Bet, jā, bez tā man nav baigi ko teikt. Pagaidām, Mango Loco no visiem monstriem ir vislabākais. Jā, varbūt arī Bad Apple. Viņi abi divi ir ļoti tuvu, man grūti saprast ir. Es abi ko aizmirst, kā Bad Apple garšoja. Bet abi divi viņas dzer pilnīgi augstas, tā kā varbūt tas ietekmē arī. Bet, jā, tas ir viss. Labrīt, tātad ir pulkstens 9:39 un interesantas ziņas ir tādas, ka es runāju ar Stefanu, vienu manu klientu, un dažas izmaiņas notika ar to tā mājaslapu un Kurači, īsi sakot, man nav šodien nekas Stefanam jādara, un visticamākais arī rītdien man nebūs, ko viņam baigi darīt, ja man jāgaida līdz nākamajai nedēļai. Es esmu pietiekami daudz darbu izdarījis uz priekšu, ka sanāk, ka man ir 2 dienas brīvas no Stefana, kuras es tagad pavadīšu vienkārši pēdējā brīdī strādājot uz Epic Ads Lab tipa lietām.
Bet tas ir dīvaini, tāpēc, ka es biju ierēķinājis, ka man būs tik daudz dahuja darbs, ka man pat vakardien bija biku jādara Stefan, bet viņš pārmānīja visus dūteitus, ka man ir reāli, man ir vairāk, teorētiski man pat nākam nedēļa nevajadzētu neko darīt. Tāpēc tas ir interesanti. Jā, man nākamais video, kurš ir visagrākais, kurš man ir te uzlikts, ir uz 22. aprīli. Tā kā man ir praktiski 2 nedēļas, kuras es teorētiski varu darīt absolūti fucking neko. Priekš Stefan, kas, protams, es tā nedarīšu, es gribētu visu izdarīt uz priekšu. Es to laiku pavadīšu vienkārši trenējot manu čali tad, lai viņš būtu pietiekami gatavs tam visam, bet jā, tas ir par to. Man ir tad sanāk, ka es pēdējā brīdī izdarīšu tas Epic Ads Lab lietas, lai man nediršās virsū par dažām lietām, bet 2 lietas, par ko es gribēju parunāt. Numur 1 ir Epic Ads Lab. Es runāju ar Čali Hauju, un vakardien bija reāli prikols. Mēs vēlā vakar, mums bija abiem jāstrādā, bet mēs pateikt godīgi, mums bija zaibaltas, mēs no sapulces laikājām. Un, jā, beigās tā arī, mēs vienkārši tur ģēpojām, disāmies un tam līdzīgi, un tad mēs sākām runāt par spēlēm, un tur pieminēja viņš Zombs Royale, un es arī kādreiz spēlēju Zombs Royale, un mēs iegājām vairākos mačos, un mēs uzvarējām vienu, un mums bija tik liels dopamīna rošs, let's fucking go! Let's fucking go! Un tas bija fire, bro. Mēs vienkārši, mēs abi negribējām strādāt, ja mēs neko negribējām darīt. Un, jā, tas bija forši, un tad mēs aizgājām atpakaļ strādāt, mēs pabeidzām beigās visu, bet tik un tā, tas bija diezgan fire. How we real fucking chill as hell, man. Un, jā, tā, ka man nav baigi īsti ko darīt. Man liekas, es šodien fokusēšos uz Epic Ads Lab, lai visas tās lietas tiek izdarītas, asainotas, man tur tikai daži ir jādara, un es arī šitie mēnesī es pārēju arī uz lead of editing, un arī tā kā tipa operations manager. Tā kā man būs 2 roli. Protams, man ar kam ir jāsaliek mani terms and conditions, un viņš sāk jau piedāvāt citiem tipa full-time positions, kas ir beidzot tā kā tipa step in the right direction. Bet es runāju ar Howie un citiem cilvēkiem, man ir aizdomas, ka Kamijs, viņš ir tik tā kā, viņš ir tik sadalīts uz citādām lietām, ka viņa uzņēmums nav viņa pagaidām prioritāte. Viņš grib, lai mēs vienkārši audzam viņa šito te kompāniju, bet mums nav tas incentive to darīt. Tāpēc, ka, piemēram, Justins, kurš ir galvenais copywriters, viņam maksā tikai 6,000 mēnesī, kas izklausās daudz, bet no tās vērtības, ko viņš piedāvā viņam, viņa salary vajadzētu būt, ja godīgi, 9, 8 minimums. Citas kompānijas viņam piedāvāt, man liekas, pat 10 vairāk un bonusi procentu pa virsu tam. Un viņš to zina. Un no informācijas, kuras runāja ar viņu tam līdzīgi, viņš jau lēnām arī sāk skatīties citas opcijas, tāpēc viņš nav pārliecināts, ka Epic Ads Lab ir labi ilgtermiņa variants, un es pats arī neesmu pārliecināts par savu pozīciju. Man liekas, ka viņš gribētu, lai es paliktu, bet ne tikai tas, ka es ar visu to Rising lietu nodarbojos, kur man galvenais klients viņš ir SaaS, ķipa launcham un vajadzēs palīdzēt reklamēt to. Es vēl neesmu izdomājis, vai es to darīšu caur savu aģentūru, vai es būšu reāli daļa no Rising kompānijas un es vienkārši paņemšu procentus no kopējās daļas. Ja es ņemu kopējās daļas, tad man vajag nopietni aprēķināt savus procentus, bet es domāju, ka es neņemtu mazāk kā 10%. 10% ir absolūti minimums, un ja es esmu galvenais cilvēks, kurš savu reklāmām ieved iekšā klientus, un visu šo stratēģiju dara, visu šito te, man vajadzēs, es ceru uz 20% vismaz. Tāpēc, ka jā, viņš ielika to kapitālu un tam līdzīgi. Vislabākajā gadījumā es varētu dabūt 30% no tās kompānijas revenue, bet man to vajadzētu dabūt papīrā, protams, man vajag likums sakārtot. Un, ja tas tiks izdarīts, tad visticamākais man vajadzēs aizbraukt uz štatiem, viņu satikt īstajā dzīvē, parakstīt dokumentus, gan jau reģistrēties tam līdzīgi un, reģistrēties tādā ziņā, ka es esmu ģipā ne shareholders, bet co-owners, bet es arī nezinu, cik, tur ir sarežģīti, un tas ātrākais tas būs,
realistiski kaut kad vasaras vidus, vasaras beigas, kur man vajadzēs apdomāties, vai es tiešām, es ar viņu arī par to runāju, un viņš tiešām pats, man patīk, ka ar viņu ir diezgan, kā lai saka, viņš ir diezgan transparent, viņš nav tā kā ķipa, skīmī cilvēks, cik es jau labu laiku viņu strādāju, un man liekas, ka, ja es ar viņu sarunāju normāli un ar pierādīto vērtījumu, visu tos, cik klienti ienāk iekšā un tam līdzīgi, un arī, protams, kaut kāds KPI ielikt, es gribētu tomēr dabūt procents, tas būtu epic. Ja tas nenotiek sliktākajā gadījumā, es gājuši viņam esmu liels retainers, un caur manu stratēģiju un maniem čaļiem, kas montēs, tad es varēšu, outsourcot kā aģentūra. Jebkurā gadījumā man tur būs tīri normāla iespēja, ja viss aizies kā vajag, bet es gribētu tomēr būt daļa no Rising vismaz labu laiku, un, protams, es nezinu, kā tas legāli izskatīsies, tāpēc, ka štatos noteikumi ir savādāki. Ja es esmu shareholders, tad, tiešām tur būs bļaļi ar advokātiem, tur būs dokumenti, viss tam līdzīgi, bet, ja es nodarbojos ar kompāniju tā, tad tas nebūs uz vārda, jo pagaidām man ir lieta tāda. Visi mani klienti, pilnīgi visi, ir bijuši uz vārda. Tas ir ķipa, ka mums nav nekāds formāls kontrakts, kas abiem ir parakstīts, un ķipa, legal holding, ķipa binding vai kas, ja? Nekas tāds nav bijis. Vienmēr tas ir bijis uz vārda. Bija tikai viens samērā izņēmums, kur man vajadzēja aizpildīt formu, tāpēc, ka es viņiem skaitījos kā employee, bet es pats neparakstīju nekādu konkrētu līgumu starp viņiem. Mums bija vienkārši agreement, un tas ir pie viss. Un man patīk tā darīt lietas, tāpēc, ka vienkārši, ja uzticies uz cilvēku, tā nav bijis problēma, un pašā sākumā, jā, man apisa vairākas reizes, bet, ja godīgi, ja es būtu pat parakstījis kaut kādu dokumentu, tas nebūtu mainījis situāciju. Vienkārši zinot, kādi tie cilvēki ir un kā tas viss beigās notika. Tas nebūtu mainījis situāciju. Un es zinu, ka ir diezgan divided par šito tēmu vai parakstīt kaut kādus kontraktus vai ko. Es neesmu parakstījis ar nevienam klientam nekādu kontraktu. Es viņiem iedodu vērtību, viņi man iedod naudu, tas apmēram ar visu, tur nav nekas bijis tik sarežģīts. Bet uzreiz, kā mēs esam tādā līmenī, man vajadzēs papīrus, un viņam visticamākais arī vajadzēs kaut kādus papīrus tajā, un jā, tādā ziņā tas būs riktīgs haoss, bet ja viss aizies kā vajadzētu, pēc mūsu aprēķiniem, kas pat ir iespējams caur to software, optimāli, es zinu, ka tas izklausās diezgan traki, bet tūlīt izrēķināšu vēlreiz. Jā, vissliktākajā gadījumā šitas te pats SaaS, ja dabūja tos 1000, mums mērķis ir dabūt tos pirmos 1000 userus SaaSam, kas ir aptuveni 25,000 mēnesī, kas ir tīri ok. Bet šitam ir diezgan liels potenciāls pat izaugt līdz 200,000 mēnesī. Kas, ja es dabūju procentus no tā, tas ir, sanāk, es neesmu baigi labs matemātikā, reiz 0, paņemsim 20%. Tas ir 40,000 mēnesī tikai no Rising paša, un, protams, aiziet mīnus operations costs, kas man prasīt, tas gan jau reklāmas, izdalīt, vai es arī varu ar viņu, ja es dabūju ļoti labus termus, varbūt es pat varētu paņemt tās izmaksas pat taisno no kompānijas, nevis no mana paša share. Protams, es redzēšu, kā tas būs, bet jebkurā gadījumā 40,000 mēnesī no Rising kā shareholders, un tas ir tikai no paša Rising. Tas nav ieskaitot visu citu pats, ko es daru. Tas būtu diezgan optimāli, bet tas prasīs labu laiku. Tas nebūs kaut kas notiks ātri. Visātrākais gadījumā realistiski, kad varētu tikt līdz tam, ja viss aiziet samērā smooth, ir diezgan daudz assumption, jā. Bet pēc aprēķiniem, pēc maniem conversion rates, pēc salīdzinājumiem ar līdzīgiem produktiem un arī pašu produktiem, kā viņu communities un conversion rate un subscriber ciki, pieņemot arī, un šis arī nav pieņemot, ka compoundings tiek,
ierēķināts tajā. Tas varētu prasīt aptuveni 2 gadus, ja viss aiziet normāli pēc maniem aprēķiniem. Tas var arī notikt ātrāk, tas var notikt arī vēlāk. Un mums tas vienkārši ir jāpieņem. Es neteiktu, ka viņš ir nepacietīgs, viņš gribētu šito jau sen būtu izdarījis. Oriģināli bija plānots vispār gandrīz gada sākumā jau darīt, bet mums bija problēma ar cilvēkiem, kurus mēs outsourcojām priekš paša softvēra, un palaimējās beigas ar to, ka mēs atradām cilvēkus, kas var izdarīt labāku softvēru. Man liekas, bija tuģi dārgāk, bet tas beigu produkts bija kaut kāds reāli 50% labāks, kas tā kā ir labi. Ja kaut kas ir labāks, tas ir labi. Tas ir, perfekti fucking runāšana, Miks Imaks. Jā, tas ir par Risingu, bet tie ir plāni nākotnē. Tur man nav baigi daudz vēl informācija, konkrētas detaļas par to. Jā, bet optimāli es gribētu būt daļa no tādos, kas tiešām redz potenciālu viņā, bet reizē ar Stefans redz potenciālu viņā, tā kā es nezinu, cik viņš gribēs man dot, share no tā, bet arī sliktākajā gadījumā es viņu turu uz vienkārši liela retaineru, kur es daru reklāmas consistently un trekojam progresu, un tam līdzīgi līdz tās mēs reklāmas saprotam. Un absolūti vissliktākajā gadījumā es varētu easy setupot procentu dealu ar viņu, kā vienkārši dabūju procentus no ad spend. Tā kā vissliktākajā gadījumā šis joprojām ir labi priekš manis. Tā kā tas ir perfekti. Es zināju, ka man bija gut feeling, ka man vajag ar šo klientu palikt, jo man bija vienu brīdi, tā kā es pametu visos YouTube klientus, izņemot vienu. Jā, man iepriekš bija vairāki, es viņus vienkārši, es negribu vairs šito nodarboties, piedod, un es vienkārši pazūdu praktiski, es negribēju to vairs nodarboties. Tas, ka vienkārši nebija vērts to darīt. Jo es gribēju fokusēties uz reklāmām. Un tagad, pēc šitā, kad šis tiks aizvietots, mans čalis aizvietos mani priekš YouTube montēšanas vismaz, un es izdomāšu, kādu payment structure tur darīt ar viņu, iespējams vienkārši pat taisno viņš sūtīs invoisu Stefanam, tas, ka es negribu dīlot ar naudu starpā, tas, ka tas man izveido problēmas arī, un ja es nedabūju daļu no tā, tad tas vienkārši, man nav vienkārši izdevīgi. Tas ir liekas čakars priekš tā, kur es zinu, ka Matīs montētājs grib visu naudu skaidrā, bet, piedod, ja tu strādā online, tev maksās online, tā kā pasa nesūtīs nākoļ. Tā kā, jā. Tas ir par to. Otrais. Epizodes un par ārsta pasūtījumu. Es mēģināju sazvanīt ārstu, bet tā kā Latvijā kādas problēmas ir ar tiem ārstiem, ir tas, ka viss stāv rindā un viss noteikti bezgalīgi ilgi, tāpēc, ka tas 3 stūris ir, cik labs tas ir, cik lēts tas ir un cik ātri tas notiek. Tu nevari dabūt visus 3, tu vari tikai 2, un Latvijā tā mums ir tīri normāli. Un diezgan lēti, nav baigi, tu nebankrotēsi, ja tu kaut ko te izdarīsi, vismaz lielāko daļu no lietas, cik es zinu, bet viņa nav ātra. Un tā problēma ir tas, ka es esmu rindā, kas varētu, fucking minimum 6 mēneši apmēram. Tikai, lai man noskanētu smadzenes un pēc tam aiziet pie ārsta, lai man beigās pārbauda. Tā kā, man tik vēl beznes, bet, jā, tas ir... Tas ir par to, un arī, piemēram, šodien no rīta es pamodos, vispār samērā agri, tas bija dīvaini, ka es pamodos kaut kādos 7, jo pēdējās cik dienas es reāli mostos kaut kādos 9, pat ja es aizēju gulēt laicīgi, un vakar aizgāju gulēt samērā vēlu, pat es vienkārši nevarēju aizmigt. Bet jā, un es pamodos, un es biju diezgan labā garastāvoklī, es nezinu, kāpēc, ārā ir labs laiks, protams, bet... Es nezinu, tā kā pārāk labā garastāvoklī, reāli tā kā, es neteiktu ekstasija, bet, tuvu diezgan. Es nezinu, kāpēc. Es pārēdu brokas, es vienkārši iegāju dušā, pārēdu brokas, es vienkārši zobus, viss tā kā normāli, bet es vienkārši bez pamatojuma jūtos brīnišķīgi. Un varbūt tas ir vienkārši indikators, ka man tas epizodes, man joprojām viņas notiek, bet viņas paliek ar katru nedēļu, biku retākas, un viņas nav tik intensīvas. Man bija viena intensīva, bet tas jau bija, tas bija sestdien. Jā, tas jau nedēļu atpakaļ gandrīz bija, un tā bija pēdējā nopietnā. Un pēc tam man nav bijis baigi normāli, tā kā tas ir labi, ka es esmu stabilizējies.
Es joprojām jūtos diezgan slings, es neko negribu baigi darīt, bet tā nav tik traka lieta. Es arī pamanīju, ka es varu noturēt acu kontaktu biku ilgāk ar cilvēkiem runājot, es vairs neslēpju savas rokas tik daudz, es varu fokusēties biku labāk uz runām. Man joprojām ir grūti fokusēties, bet es biku labāk, visi šitie gadījumi, es biku labāk varu, visā kopēji izdarīt, kas ir diezgan forši. Pamanāms improvements, tā kā, jā. Bez tā man nav baigi daudz ko komentēt. Ja godīgi, man šodien ir jāizdara tikai dažas lietas, man iespējams būs 1 vai 2 sapulces, un bez tā, ja es izdaru to tad, man rītdiena pat varētu būt brīva, un ja man rītdiena ir brīva, man ir zvans ar Sadētu čauru, kuras interviju izdarīju ar viņu, labs čalis, par reklāmām. Viņš kaut ko gribēja mani runāt par reklāmu, es baigi tā nesapratu pilnu to, ko viņš gribēja no manis, bet būsim sapulcēji, tad sarunās. Redzēs, kur tas aizies, bet tā, es esmu pamatā brīvs, un es gribēju pastrādāt pie savas mašīnas, un man jau sāk veidoties sākņi pa manām, pa plāniem, ko es gribētu izdarīt pa vasaru, un pa mašīnām arī. Tas, ka man pēkšņi interesējās mašīnas vienkārši. Es gribu to Miatu reāli dabūt ļoti, es gribu to Miatu, un es pat izdarīju ar AI, mākslīgo intelektu palīdzību. Es parādīšu savu šito tempu. Es custom... šitās AIS detaļas meklēju Žigulim, kur var redzēt, kas man te ir, ko man vajag, visi šie sīki, un tas, kas vienkārši visu aizmirst, un arī, kur es meklēju rezervas detaļas. Bet, es gribētu kaut kādu Miatu, kas ir tāda sportiski tā kā Paint, bet, ja godīgi, tas nav baigi racers, es vienkārši gribu vizuāli. Un es domāju, es paņēmu no Night Ride, viņiem bija Honda Civic, un viņam bija šitās līdzīgs paint jobs. Es gribētu kaut ko šitādu, bet, protams, mainītu. Šitas ir vienkārši tā kā rough cuts, izdarīts apmēram kā. Es nezinu, vai es gribu zelta, un es vēl neesmu izdomājis, to man dvēseli pateiks, tāpēc, ka šito mašīnu Žigīti es arī izvēlējos, jo man dvēseli pateica. Tāda man te es arī, man liekas, es neesmu arhīvā, ja es tā padomāju, es nekad arhīvā neesmu rādīt, tāpēc, ka šitas te, viss šitas te boards, kas skaitās Roadman, viņš ir diezgan nozīmīgs. Man šitas ir OG, šitas bija tā, kad es vēl nepelnīju praktiski vispār neko. Šitie bija mani plāni, kā es gribēju pelnīt, te man bija visādi brainstormi, ko man te vajag izdarīt un blā, blā, blā. Un, ja godīgi, šis ir diezgan outdated, protams, bet es viņu turu vienkārši kā atmiņu. Šitas bija mans pats pirmais. Pēc ielika sentimental. Viņš ir lokots, kas nevar viņu bagot, bet kroči, filming, editing, video for client, SMMA service, te ir tik tā kā neloģiski clients, contacts, me work at outreach email, outreach sales call, sales optim, get client, 2 free sales, un 1000 mēnesī. Tas bija mans mērķis kādreiz. Tā kā, un tagad es to pelnu minimums nedēļā. Absolūti minimums. Un tā kā vidēji tā kā ir aptuveni 5000 mēnesī. Šis mēnesis varētu būt biku sūdīgs, tāpēc, ka, ne mēnesis, bet pēdējais sanāk 4 nedēļas, tāds, pusmēnesis tāds, ka mēnešu vidū. Dēļ manas stroke vai kas man bija. Šis ir nokrits uz kaut kādiem varbūt 3000 mēnesī, jūs nevarētu paņemt tik daudz projektus, un bet jebkurā gadījumā šitas, tas bija, kas tagad, bet šeit tagad es te plānoju jau nākotnē, ko es gribu, apmēram 5000, 2,5, Epic Ads Lab, tas ir, retainers, kas tas? Tas bija on top, ko kā operations manager, tā kā kopā es optimāli gribētu 4000 mēnesī, ja es esmu full time pamatā, un tad man ir arī citi side projekti, kas nāk, 2-3 tūkstoši aptuveni, ko es pats sev kabatā ielieku pēc visa.
Te, ķipa plāni nākotnē, balansēt workload 10,000. Te man ir plāns, ka, ķipa, kā es investētu savu naudu. Es joprojām neesmu investējis baigi neko. Es izvilku visu savas investācijas ar AIA kreditkartes, flightkartu. To es vēl plānoju, ķipa. Šitas ir vairāk, ķipa, long-term financial plan. Bet šeit ir vairāk pašu uzņēmumu lietas, no kurienes nāk. Šitos neesmu pabeidz, šitas mēģina balansēt savu laiku. Un kā varētu transition izdarīt no tā, ka es, piemēram, atainojos video montēšanas, lai mans čalis to dara. Un, protams, es kaut kāds procents tur pa vidu, lai būtu jēga no tāpat. Te mašīnas lietas, te es neko neesmu sācis, es biju fokusējis vairāk uz uzņēmēju daļu. Te vienkārši life, ķipa, ko es gribētu. Realistisks timelines ar lietām, ko es gribu sasniegt, un kad es viņas izveidoju, piemēram, projekts, tas var prasīt ilgu laiku, kaut kādu gadu vismaz. Man žigas prasa. Es žigulu dabūju kaut kad sanāk novembrī aptuveni, varbūt bija pirms novembra. Nē, oktobra beigās man vēl nebija. Tad, jā, kaut kāda novembra beigas, kaut kā tad es viņu dabūju. Es viņu dabūju tā, kad bija sniegs. Tā kā man nav šī mašīna baigi ilga, un lieta tāda, viņi stāv garāžā pamatā, viņi joprojām nav bijusi ārā. Bet labas ziņas ir tādas, ka man šuvēja izjauc krēslus, un viņi jau tur kaut ko tur dara. Man vienkārši jādabūja viņiem materiāls. Es domāju, ka krēsla 3 varētu būt fucking gatava, kas būs brīnišķīgi. Viņi beidzot kaut ko tur fucking dara. Jā, pa mašīnu, tad es jau pamatā garāžā, bet man tagad gaisu viņas gribu nomaitot, ka šitā ir izdirsta, šitā ir ok. Šitās detaļas es mēģinu atrast, neviens fucking netirgo. Šitie augšējie, man tur čalis viens būs jāpačeko šodien Facebook Marketplace'ā. Viņš teica, ka viņam esot, viņš grib redzēt, kādā stāvoklī viņš ir. Ja viņš ir labā stāvoklī, tad es esmu gatavs braukt pirkt un viņu antēna arī. Ja nu ir šeit, šitas tāds sīkums, te man vienkārši šitas ir vaļā. Varbūt var salabot pats vai vienkārši nomanīt visu tos, kad dažreiz viedās šūs nāk vaļā. Kas vēl, šeit, piemēram, man tā plasmas svigņa, kas te ir iespiest iekšā, viena trūkst, bet, jā, un tā man poga šitā te ir fucking pazudusi vienkārši tā kā, ķipa izzudusi vai ko es gribētu jaunu pogu dabūt, lai viņi tur tā smuki izskatās, un visādi citi sīkumi, es nebiju visu sabildējuši, tas ir, kas man ir. Un te es mēģinu atrast marketplace, kas tirgo kaut ko šitā. Tā kā robeža ir Krievija ciet, dabūt lielākā daļa šīs detaļas ir praktiski neiespējami. Visas labās detaļas neviens negrib tirgot, protams. Tad man ir šitie rimi, šitie diski, ko es gribu nopirkt. Es jautāju e-pastā, man pateica, ka es šitos varu ar wobble skrūvēm uzlikt. Diski, tas, ka te ir 2 mm atšķirība, bet tā viņi tērēt, man vienkārši vajag dabūt pareizas skrūvas. Tā kā es dabūšu tās skrūvas, tad es jau nopirkšu šos diskus. Un, jā, kas vēl? Šitas te, kas man pašā sākumā bija, ko saprēķināju, lai cik man vajag no kā, lai es varētu izvākties. Man bija plāns, ka es 3000, man bija, 3000, lai es izvāktos, un tas bija, skaidrā naudā. Dzīvoklis, es paņēmu pārvākties, megaplēnu, kas man dabīja, man redzēja galdu, gultu, dīvānu. Es dīvānu dabūju tikai reāli gadus 8 mēnešus, bet es dabūju vairākus mēnešus pēc tam, kad es ievācos. Dabūt virtuves galdu krēsli, lists, TV setups, tas tika izdarīts, social life. Šitos joprojām neesmu baigi neko fucking izdarījis studio. Es beidzot šitās sienas uzliku, kā jau var redzēt, man patīk šitas. Šitas prasīja diezgan daudz laika un enerģiju, blā, 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 nodokļi, te fucking grāmatvedības Malta, Ungārija, blā, blā, e-pasta. Te man šitas vispār ir uz postponed uzlikts, man tas man tur nav e-mails, blā, blā. Šito man redzētu, šis ir mans ķipa vecais atkal, šitas ir vairāk coherent, sakārtots ar visiem cipariem un tam līdzīgi, bet šis bija vairāk ķipa step by step, kur es vienkārši marķēju, bet kaut kādā brīdī man pazuda caur šito. Šitas ir vairāk kā godīgi, šitas ir vienkārši tā kā Pinterest boards iekšā pašā Mairo lietas, ko es gribu kas man uzrunā, šitā bilda man reāli fucking patīk.
Jeremy Clarkson fucking fire, bro. Tā ir aura, vienkārši. Tā ir vienkārši aura. Jā, protams, iet šaut, čilot, medīt uz laivas, pūksteņi, protams, ķīpa digital nomad vai ko. Kas vēl vintage mašīnas, Porsche. Vienkārši čilot, varbūt stils vēl, mašīna vēl, žīgis. Es gribētu sarkanu. Man patīk mans baltais arī, bet sarkans ir tik ikonisks, ka jā. Un šis ir mans... Man nav baigi sapņu pulksteņa konkrēti, bet šis ir vistuvākais. Es gribētu Rolex Day-Date Platinum. Šitas ir vistuvākais manam sapņu pulkstenim, un man ir... Ne kopija, bet lēts alternatīvs, ko es nopirku sen, tā kā man nebija baigi daudz naudas. Šitas ir Pagani design. Viņam, ķipā ir pusnakts un datums nav pārslēdzies, bet man patīk tas pulkstenis ļoti. Es gribētu tādu. Man arī ir, kas tas zobens, studio setups, ieroči, medības, Makarovs arī, protams. Iman Gadži. Man patīk viņa aura. Kas tā vēl ir? Vienkārši mašīnas čilošana, zīmēšana, lasīšana, goofy, šitā man patīk fucking. Tā kā, kaut kas tam līdzīgs. Tas ir vairāk, tā, kad es vienkārši klausos kaut kādu YouTube video vai ko, un man gribās kaut ko padarīt savā vision boardā vai ko. Tā kā jā, bet tas apmēram arī viss, man nav baigi vairāk par šito. Tā kā jā. Es tā neko nahuj negribu darīt, bļāņ, man veselu video. Es tikko izdarīju vienu lietu, kas bija reviewoja reklāmas, un tas ir viss nahuj, es šodien neko, bļāņ, vairs nedarīšu. Ej, taču to dirst. Labrīt, tauta. Īsi sakot, šodien ir trešdiena, man pēdējā pēc manas schedule, man trešdienas, ja godīgi, ir praktiski pusbrīvas. Man ir šis tas jāizdara, protams, man ir sapulce šodien, ko man vajadzēja izdarīt vakardien, bet vakardien bija riktīgi čakars, man tur vajadzēja lietas kā palīdzēt. Bet to es negribēju runāt, bet karoči, jā, šodien ir tučs brīvāks, es jau godīgi, šodien, ko es reviewoju reklāmas, es esmu Stefanam video, ko mans montotājs izdarīja. Es te runāju ar jauniem montētājiem. Man liekas, ka man viens, kurš ķipa gribēja ar mums strādāt, viņš neatbild vispār Simons, man liekas, viens no tiem montētājiem, viņu ir jāmet ārā, viņš neatbild Amin. Viņš riktīgi bremzē uz revisioniem un tam līdzīgi, viņš nav baigi aktīvs. Man liekas, ka viņš šobrīd šos revisions viņu diemžēl ir jāatlaiž, tur nav variants. Ajūbs kaut ko vēl dara, kas ir labi, viņš ir vēl samērā, viņš ir aktīvāks nekā bija iepriekš, kas ir jauki, bet es nezinu, cik viņš noturēs, es viņam iedošu vēl vienu nedēļu, lai sev pierādītu, bet man liekas, šīs nedēļas beigās es runāšu ar Kamilo, ka man viņš diemžēl ir jāatlaiž. Bet, jā, tas ir par to. Šodienas sapulce pamatā vienkārši status updates un tas, ka man ir jāiemācās Biko operations management no otras puses, un tad vēlāk es sarunāšu tajā sapulcē laiku ar Kamilo, lai pāriet pāri visam šitam kontraktam un tam līdzīgi, jo sākot ar nākamo mēnesi es mainu savu kontraktu, kas ar man viņu ir, bet ja viņš manas demandus nevarēs tā kā aizpildīt, tad būs, es atzīšu, tur būs tad es paņemšu part-time opciju, kur tiešām man būs diezgan striktam jābūt ar viņu, kā es esmu part-time. Es nevaru vairāk neko par to darīt. Un, ja mēs netiekam pie nekāda resolution, es palieku lead editoru. Līdz es atrodu alternatīvu caur Epic Ads. Nevis Epic Ads, bet Ecom Talent. Caur Ecom Talent es atzīšu, es neesmu neko nahuj sācis, jo man nav bijis kad. Man vienkārši nav reāli bijis kad. Man teorētiski es varētu šodien, es esmu tik fucking noguris, ka es vienkārši netieku pie tā klāt, un es visu laiku tagad tur čatu, man tikko fucking speak of the devil, man tikko
jautā par fucking montēšanas. Tā kā man vajag pie šitā tik klāt, bet jā, tas ir par to. Citi man nekāds status nav, man laba ziņas ir tas, ka man žiguls, man liekas, ka nākam mēnesis 100%, gandrīz 100%, 90%, ka viņš būs atpakaļ uz ceļiem, un es nespēju sagaidīt to. Man ir daži žiguli lietas šodien jāsarunā, bet jā, kaut man arī būs jauni diski, bet es atzīšu, tā nav baigi prioritāte tagad, bet tā pamatā ja viss aiziet kā vajag, maija vidū man vajadzētu jau, es varēšu braukt savu žigulā, kaut kas būs forši. Mums ir stikla vēl jādabūj, protams, bet jā, tas ir par to. Ko vēl? Es nezinu, es šodien baigi daudz video par mašīnām skatos, mācos visas tehnoloģijas un tam līdzīgi, bet pateikšu godīgi tā, šodien es neko nemontēšu, man nav mazākās vēlmes kaut ko montēt, man vispār kopēji vienkārši ir ļoti zema motivācija darīt jebko, kas ir tā kā virs absolūti minimālā, tad, kad lietā, es joprojām esmu arī kā remote teorētiski, man pēdējā epizoda bija kaut kā gandrīz nedēļu atpakaļ jau. Tā kā tas ir labi, ar katru nedēļu paliek labāk. Es neesmu dzirdējis neko projām no ārstiem par to, ko neiks mazam noskanēt. Jā. Bet tā šodien pamatā diezgan brīvs, man nav tik daudz nekas tik liels un intensīvs, kas man ir jādara. Es zinu, ka es riktīgi šo mēnesi slinkoju. Es atzīšu godīgi, ka man darbs pagaidām nav tik liela prioritāte, kā man bija pagājušajā mēnesī vai pat aizpagājušajā mēnesī, bet man liekas, ka pēc aprīļa beigām es pagrindošu, jo man doma bija tāda, ka es riktīgi grindošu līdz vasarai, un tad es biju pačalošu, bet man ir aizdomas, ka man vajadzēs pagrindot vienu ekstra mēnesi, tad skatēju tā, ka man bija tās fucking strokes vai kas man tur bija. Man viss tika atsums pa vismaz mēnesi uz priekšu. Mēnesi vēlāk, kas notiek, tā kā man aizdomas, kas vēl ir aprīlis, maijs, un tad ir jūnijas, tad jūnija beigas es vēl grindošu. Un pēc tam, tad es varēšu čilot. Vismaz tāda pagaidām doma ir. Bez tā man nav baigi daudz ko vēl minēt. Jā, tas apmēram arī ir viss. Man ir dažas lietas ar reklamēšanu, kaut ķipā ļoti drīz sanāk 20. datums, iepriekšējais 15. kas būtu šodien, bet teica, ka 20. Tā, kad viņi tiešām Stefans palaidīs savu Rising, tā kā jā, bez tā ir vislielākā lieta, kas man pagaidām ir uz šķīvja, bez tā, ka man ir ar Kamilo jāpārmaina kontrakts. Tas ir divas lietas. Man arī šodien vispār man ir jārunā grāmatvedē, tad, ka man grāmatvedības jautājumi daži ir, kas man jānokārto. Šodien man vispār, man liekas, vajag gada deklarācijas iesniegt un arī izdarīt savus 3 mēnešus tos te. Tā kā es ar viņu sazināšos, es ļoti ceru, ka tas tiks izdarīts, tad skinēti būs biku problēmas. Bet jā, tas apmēram arī tā, man nav baigi daudz pats teikt. Man te jāsāk runāt ar čelu, tā kā bišķu. I don't wanna work, es negribu strādāt, fucking strādāt, man zaimā jāmontēt video, zaimā, man tik daudz šodien fucking jādara. Man ir jāsmontē video, man kaut kādas 3 fucking sapulces pēc kārtas, man ir jaunie video, tad ir jāmonto, man ir, viņi arī jāonboardo, jāaizies normāli, man viņam vajag tickets dot, vajag menedžēt viņu palīdzību, un tad vajag būt vēl viena sapulce ar visjaunākiem montētiem, lai izskatot viņiem fucking noteikumus, lai viņi nezlasīja SOP. Tad man pašā kaut kādos fucking 10 naktī, fucking 12 naktī, man ir iespējams ar sadāt, man būs jāprunā biku par dažām montēšanas un fucking reklamēšanas hoņā. Bet man ir tik daudz, ko fucking darīju, un es negribu darīt neko, bļāģ! Es nevaru fucking izskaidrot, cik es ļoti gribu fucking Miata MX-5, bļāģ, es nevaru izskaidrot, ārā saule spīd, bļāģ, nav mākoņu, ir darba diena, es tikko no duša izgāju, es atveru Instagramu, tik daudz pozitīvas lietas, un es redzu to mašīnu, es teicu, danu, nahuj, un tad vēl runāt, ķipa, enjoy your 20s, all this shit, es teicu, bļāģ, es tā gribu to mašīnu, es nevaru tev fucking izskaidrot, tas ir pamatā, tas pats, kas bija ar Žigulu, tas pats, pilnīgi tas pats, kas man bija ar Žigulu, kaut kādus 6 mēnešus atpakaļ, noteikti tas atkal.
Es nopirku mašīnu, nu, nepilnus apmēram 6 mēnešus atpakaļ. Es ar viņos izbraucu, nu, varbūt kopā 20 reizes kopā. Un tas ir tā kā mazi ceļojumi vispār. Start stop, ķipa 20 reizes apmēram. 500 km nobraukt uz viņu, ja labi ir, ja. Man viņa vēl nav pabeigta. Viņa drīz būs pabeigta, bet, bļeģ, es tā gribu to fucking mašīnu. Man arī kontakts sadats, pa kuru es runāju, ķipa, viņš ir mašīnšals, ja, un viņam ir vietējie kontakti, viņš arī čekos, ķipa, viņu vietējos kaut kur Lietuvā, tāpēc, ka Lietuvā dabūt vienu būtu daudzreiz labāk nekā dabūt kaut kur fucking Polijā vai ko tāds, ka, Polija bija tālu sarežģīta, ar teorētiski var, bet man arī doma ir tāda, ka, ķipa, es viņu gribu nopirkt uz vasaru, bet tāds, ka normāls tās maksā starp kaut kādiem, labi, 6 ir biku lower end, visticamākais pat bez hardtop, pat ko hardtops varētu nopirkt vēlāk. Tāds, ka tādu uz vasaru es plānoju ar viņu braukt ne tikai tad, kad ir normāls laiks vai ko, es tā neplānoju ar viņu, bet es viņu tā gribu nahu izbraukāt pa ceļiem, vienkārši čilot. Es varu iedomāties, kā tas ir. Tops lejā vienkārši izbauda. Labi, protams, viņam ir kāds 120 zirgu spēku uz tonu aptuveni. Tur nebūs tik traki. Bet es domāju, vēlāk gan jau kādu superchargeru uzlikt. Es nevaru vecīt. Man ir reāli jāsaka, man šodien ir tik daudz ko fucking. Man šonedēļ vispār ir tik daudz ko fucking darīt. Bet vispār, ko es domāju, to fucking mašīnas. Bļaģi, es viņu gribu tik daudz, nahoj. Man liekas, ka līdz vasaras beigām it kā es varētu nopirkt viņu agrāk. Ok, man ir tā. Es nevaru pirkt jaunu mašīnu, līdz man nav Žiguls pabeigts. Tas ir diezgan nopietni. Tāpēc, ka, ja es sāku šitā darīt, es pirkšu jaunas mašīnas, es būšu pabeigts ikušas projektus, tad, bļeģi, es nekad nedabūšu neko izdarīt. Ja man tur vienkārši būs vēl lielāks problēmas nākotnē. Un es varēšu vienkārši vēlāk nopirkt. Bet es gribētu līdz vasaras beigām to izdarīt, tāpēc, ka doma ir tāda, ka viņas varētu būt, ķipa, sezona ir beigusies viņām. Ķipa, viņas ir pamatā vasaras mašīnas. Un tad es varētu viņas dabūt lētāk, bet tam viņas arī stāvēs vienkārši garāžā kaut kādus 7-8 mēnešus vai ko līdz nākamajai vasarai. Un es gribētu es zinu, ka nevajag pirkt mašīnu sezonā, ķipa, bet, vai arī tā ir laba financial decision, es atzīšu, baigi nē, bet man doma ir tāda, ka līdz vasaras beigām, ja es sakrāšu skaidrā naudā pietiekami daudz, vismaz ķipā trieksot savu naudu, tad es varētu nopirkt. Tagad viņi nopirkt būtu, kaut kādā apmēram, atkarībā kādu dīlu, protams, es dabūju, bet starp trešdaļu un pusi no manas, kas ir skaidrā nauda vienkārši sakrāta, kuru es varu ķipa tērēt. Bet es gribu pamatā ielikt emergency fundu, uztaisīt kaut kādu, kas man būtu starp emergency funds, kaut kādi 5000 aptuveni, bet pārējie, man paliek tur kaut kādi apmēram 10,000, ja ne vairāk biku, kas ir vienkārši ķipa spending money. Man tur ir daļa vēl, kas jāaiziet uz nodokļiem, bet tik un tagad kaut kādi 14,000, kas man vienkārši stāv. Es nezinu, vai ko ar viņiem darīt, ķipa vajadzētu investēt, tā būtu laba doma. Bet es gribu to mašīnu pārāk fucking daudz, un es esmu jauns, bļeģis, es esmu biku fucking idiots, es atzīšu. Bet es to mašīnu tā fucking gribu, bļeģis, es nevaru izskaidrot, Tas ir pilnīgi identiski tas pats, kas man bija ar Žiguli. Pilnīgi identiski. Es tā gribēju Žiguls, tā gribēju braukt ar viņu. Es joprojām gribu braukt ar Žigulu. Es ļoti gribu braukt ar Žigulu. Man viņu vajag vienkārši sataisīt. Viņš ir reāli. Es dabūju daudz detaļas, es vispār nepateicu, bet es biju Madonās ar draugu aizvecām uz Madonā, tur bija laba kūciņas, tad citu arī, ko viņš ieteica vienā restorānā, kur mēs aizgājām pēc tam pārēst. Vietējais klas arī bija, viņš bija ok, ar biku mēdz garšu. Man personīgi patīk biku tāds tā kā dzidrāks, rupjāks klases tipas sūds, jā. Bet, kroči, pa ko es runāju? Jā, pa detaļām. Es dabūju visas tādas detaļas, es dabūju moldingu, es dabūju chroma vinčilo, es dabūju visu kaut ko, kas nav obligāts priekš
žiguļi, bet tādas mazas visādas figņas ķipa, ja. Man pamatā vajag vienkārši pabeigt šūt krēslus, kas ir varbūt 25% pabeigti. Ja es reāli lokinojos, man liekas, es teorētiski varētu izdarīt pat vienā dienā. Ielikt aizmugurējos krēslus, man vajag aizmugurējiem panelim dabūt kaut kādu soft sūdu apakšā, un tad izvilkt caurums un uzlikt tumbas, tā kā tumbas ir uzliktas. Tad būt cauri to, salikt to, ielikt durvju paneli, kuru es izlocīju. Viņš atkal palicis liekas, tāpēc, ka es viņu tik ilgu laiku vienkārši atstāju tur, ka viņš atkal ieliecās nepareizi. Jā, man jāuzliek moldings jaunais ir. Tas jaunais moldings varētu būt diezgan čakrīgi, viņu uzlikt, es atzīšu, tas varētu prasīt praktiski visu fucking dienu, ja godīgi. Tāpēc, ka tas jaunais moldings ir kaut kāds metāla, nevis manējais, kas ir ķipa plasmasas tās rociņas, nu šitās tā ķipa lipas, kas turās uz viņa, ja? Tās ir plasmas, bet tur iekšā ir ķipa metāla strēmeli. Un es ar to moldingu tiku salocīju, tagad es viņu dabūju ārā, jo es nezināju, kā viņu dabūt nost. Bet to var salabot. Ko vēl? Vienu plasmas sviņu, to es jau ieliku iekšā. Man jāatnāk kaut kādām, man jāatnāk detaļām, lai uzliktu otru spoguli. Man vispār jāpačako eBays. Kāds status tai paciņai ir? My eBay. Kur ir shipped? Vispār nesen atsūtīju. Check estimated delivery time. Man nav Ukrainas fucking, protams, nāk. Šitas ir order date 14. aprīlis. Tas ir 6 dienas. Ok, varbūt šis nebūs ātrāk nekā es domāju. Es aizmirsu, kad es to pasūtīju. Track package. Jā. Shipped. Ok. Viņš tika izsūtīts. LT Lietuvas. Viņš jau Lietuvā ir, nevar būt. Ok, varbūt dabūšu viņu ātrāk, bet kroči man vajadzēja šitās figņas pasūtīt. Šitās te man vajadzēja priekš spoguļa, man tad visāds. Man teorētiski vienīgā lielā lieta, kas man ir palikusi, ir nomainīt stiklu, bet ir lielākā problēma tāda, ka mēs nevaram atrast cilvēku, kas tirgo. Vienkārši neeksistē. Visi ir sapisti, vai ir tikai tie viena stikla šķiedra un viss. Nav tie laminētie, ja tu akmens uzsiet, tad vienkārši viss fucking saplīs, kas ir biku pizdziets. Un, jā, mēs vienkārši nevaram atrast nekur, kur kāds tirgo. Tā būtu problēma. Tāds, ka to plaisu, kas man ir, viņi neizies tehnisko apskati. Protams, man tehniski apskati ir līdz augustam, tā kā es par to baigi neuztraucos, bet jebkurā gadījumā tas ir pagaidām status. Zini, kāpēc es tagad runāju un jāpoju? Tāpēc, ka teorētiski man vajadzētu strādāt tagad, ja? Bet es eju uz džimu no rīta šodien. Tāpēc, ka man tur training sessions ar Matīsu ir un man nebūs laiks, kad vakarā iet. Tāpēc es vienkārši šodien pagaidām jāpoju. Kāpēc mums vajag kameru gāžas? What the fuck? Jā, man tagad jābaču ko mīrā. Tāds, ka lietā, tagad es dabūju žigu. Man doma bija tāda. Man bija tikai pamatā 3 lietas, ko man vajadzēja izdarīt. Viņam ir uzlikt otro spoguli, salabot krēslus un ielikt radio. Tas bija viss. Es neko vairāk negribēju oriģināli darīt, negribēju neko bakstīt, negribēju neko tur dirsties vai ko, ja. Un tad pagāja laiks, es noņēmu tos krēslus, un es domāju, labi, kamēr viņi ir, varbūt kaut ko citu var padarīt, ja. Un tad sākās, šito var salabot, šito, un tad jau man cerīgs bija kāds 20 fucking lietas, ko salabot, un tad es lēnām viņas tā arī fucking laboju un taisīju, un tā kā visu laiku bakstīju viņas, un es vienkārši tā arī palika, es 3000 dažādas lietas viņai tur bakstīju, un jā, tagad viņai ir vienkārši upgradeota un daudz detaļas ir nomainīts un tam līdzīgi, tā kā. Bet tā, viņš tik zolīts eksemplārs, fucking, patīk. Viņš jau uz diskus arī plānoja, viņai tikai man vajag atrast cilvēks, kas tirgo wobble bolts, man palīdzēja viens čels no mājaslapas, vai ēpastiem mēs runājam jau dažas dienas, bet, jā. Vai nopirkt jātur laba financial decision? Absolūti fucking nē.
Bet vai es to nožēlošu, man liekas, kā arī nē. Es nenožēloju Žiguli. Labi, es dabūju ļoti labu dealu ar Žiguli, kas bija insane. Priekš tās kvalitātes, kas viņš bija, viņš varēja viņam mierīgi notirgot par 2,5 easy. Un es viņu dabūju par 1,6. Tā kā, jā. Kad būšu garāžiņā, man būs ko pastrādāt. Es reāli gribu garāžiņā pastrādāt vienkārši. Es gribu to Miato arī ļoti. Tik funny fucking mašīna bez jumta vienkārši brauc un čilo, blin. 4 beautiful ways. Do not sell AI to any market other than the US market. Okay, and the reason I say this is because everyone, especially everyone across the board is having less sex, regardless. Okay. Es vienkārši saku, fucking Instagram browser, bet, broši, jā, kas notiek, reāli? Skico. Bet, jā, tas apmēram arī viss. Es vienkārši domāju tikai un vienīgi par Miatu. Šitā kā atkarības reāli veidojas, bet, nu jā, ko lai es zinu. Labi, jāsāk gatavoties, drīz jau uz džimu būs jāiet tā kā. Labrīt, ir rīts, ir 10:09, ir šampūkstiem nav datums. Es sauku savu raketu. Bet šodien ir 24. datums. Es ļoti negribu strādāt. Vakar es biju garāžā, es uzliku otro spoguli mašīnai un es atvedu beņķi. Man beņķis ir mājās, tagad var redzēt šās. Bum, man viņu vajag sašūt. Kur ir šuvītas, kur ko man vajag izdarīt. Bet tas ir vēlākam, tāpēc, ka man tagad ir daudz, kas man ir jāizdara visādi darbiņi un tam līdzīgi. Pamatā šodien ir Stefana lietas, arī tas, ka viņš atsūtīja man ziņu, ka viņam pēc to izlasīšu vispār. Es baigi neizlasīju un līdz galam es atzīšu. Tagad viņš negrib lādēties. Ok, jā, ķipā, viņam beidzot dabūja Rising test accounts, tā kā tas ir forši, mēs varēsim drīz jau kaut ko sākt filmēt un sākt promotot to aplikāciju, cerams. Mums jau ir tik daudz video uztaisīti basic ar, kas tā aplikācija ir, ko viņi dara, tikai mums vajadzēs vairāk footage, lai varētu promotot viņu efektīvāk. Diemžēl mans plāns, ka Matīs pārņem mani video montēžā, līdz mēs sākam promotot, tas, diemžēl, neiet tik ātri, kā es vēlējos, gan jau es esmu bijis vainīgs tajā, tāpēc, ka es neesmu baigi labs skolotājs. Arī man ir tik daudz citam pašam, kas jādara, ka man nav īsti par to tik daudz laiks domāt, tāpēc, ka man reklamēšana ir prioritāte. Pagaidām runājot par reklamēšanu, man arī atnāca WhatsApp ziņa no Jimmy. Viņam ir piedāvājums starp fucking maksāt ekstra par reklamēšanu priekš kaut kādas kompānijas, bet kaut kā neviens baigi nav interesēts. Štai kompānijai, man liekas, nav baika laba reputācija. Klonsense. Es baigi nepievēršu uzmanību, man bija tik daudz ko vakar darīt, ka es šitam netiku līdzi. Designer Inspire Fragrance, Clone. Mums papildus nezinu, graušanu. Jā. Nu, korči, šitai kompānijai nav baigi laba reputācija, pat ja viņi ir gatavi maksāt ekstra par reklamēšanu. Es nezinu, vai ir vērts kaut ko tur iesaistīties. Šitiem ķipa dahuja followeri vai ko, bet botots accounts izskatās, jā, ļoti maz engagement. Es nezinu, vai ir vērts. Uz papīra izklausās labi, bet Jimmijs atbalsta viņus, tāpēc, ka viņi ķipa ir diezgan daudz pamainījuši savu reputāciju.
Bet lieta tāda, man nav baigi daudz vietas uz manu šķīvi tagad par šito domātos, kas arī gribu citu sfēru biku aiziet. Man nav arī montētāji, kam šito varētu iedot, kuram ir reklamēšanas pieredze. Un tas, ka man ir tā, ka man ir daudz kontakti, kuriem ir ļoti laba pieredze, bet viņi šitādus klientus neņemt. Bet man nav cilvēki, kas ir pietiekami labi, lai arī darītu reklāmas no scratch. Tā kā tur ir bija tā problēma. Bet šī kompānija, viņi bija, kas tās izskatās. Tā kā. Jā, tā tas ir par to, Rising accounts, tā. Es vienkārši daru visu, kas baigi negribu strādāt šodien. Es ļoti negribu strādāt šodien. Man ir 2 Asana video un Jimso, un iespējams vēl viens sapulcs. Man vienkārši nav fucking enerģijas šitam šodien, tā kā es mēģināšu šos videos speedrunot, tāpēc, ka tiešām man ir tik maza vēlme kaut ko darīt. Rītdien es gribu vienkārši pasēdēt garāžā un beidzot kaut ko izdarīt ar mašīnu. Svētdien, es nezinu, ko satīrīt māju būtu jauki, bet kas šitas ir? SBA. Kur ir? Welcome back to 2-3 minūtes, ej taču tu dirst. Es ceru, ka tā ir mājaslapas daļa. Nav mājaslapas daļa, zaibali, bļēģi, nahuj, zaibali, bļēģi, nahuj, zaibali, bļēģi, nahuj. Es tā negribu vienkārši strādāt šodien, fucking. Man arī kaut kāds pamodos vienkārši riktīgi nogurs. Es pamodos kaut kādos reāli 7 varbūt, un es gulēju gultā līdz 8 reāli tādā pusmiegā. Es iegāju dušās, iedzeru kofeīnu, es visu to izdarīju, saģērbos, un es joprojām jūtos, ka es tūlīt atslēgšos. Man ir aizdomas arī, ka man reāli vēders arī diezgan bloated, es nezinu konkrēti, kāpēc, man ir aizdomas, ka man kaut kas ir diētā, kas man kuņģim nepatīk, tad man pēdējos gandrīz 6 mēneši ir kaut kāds bloats parādījies. Īpaši sākot ar jaungadu, man vienkārši tāds tā kā, riktīgi fucking tāds gāzains sajūta. Es nevaru visu laiku esparmezānu dzert, tā kā man vajag kaut kādu saprast diētu. Arī tas, ka es tā kā gribu biku pakatot, bet man svars ir pilnīgi nav mainījies vispār. Es vienu brīdi tā kā diezgan nopietni paņēmu kaut kādu mēnesi, bet pat arī tad es sēdu ķipa, nezinu, 1500-2000 kalorijas, bet tur tā problēma, tas ir aptuveni. Es baigi precīzi nedabūju izmērīt, tāpēc, ka man nav mentālā kapacitāte tagad to darīt. Un arī tas nav tik liels mērķis, man uzņēmums tagad ir svarīgāks par to. Bet tas nenozīmē, ka man veselība atkal aizstumu ķipa malā, un tad atkal veidojas citas problēmas. Tā, Karlon. Buy a car with bad money. Welcome back to 34 minūtes. Tā nahuj. Tas ir kaut kāds cits pat. Vai jā, man invoice vajadzēja aizsūtīt Stefanam, es par to pilnīgi biju aizmirsis. Tas ir repossession, kur ir? Vārā, kur ir šitas? welcome. Ok, 18 minūtes, labāk nekā 3-4. Tik daudz darba, tik maz laika kaut ko citu darīt, man bija ko zaiet pārēl, īpaši šodien.
Arī laika apstākļi ārā nav. Vakar bija normāls, vakar reāli čiloņi, bet, paskat šito. Nekas tāds. Tā neko negribu darīt, bļāķi. Nē, ja šitā skaitās kā epizode, tas ir tīri normāli, pat nav vismaz tik absurdi negatīvi. Es vienkārši slinks esmu, es negribu neko fucking darīt. Fuck. Es esmu retards. Labrīt! Var redzēt, ka aizmēr riktīgi gaismu spīd, pat ja spīd gaismu, ārā diezgan augsts, atnāc no džima, iegāju dušā. Es vienkārši iepoju, tāpēc, ka man pēc 15 minūtēm aptuveni atnāk dzīvokļa īpašnieks, ķipa īri samaksā. Šī nedēļa diezgan daudz darbs, es atzīšu, man daudz ko darīt ir, bet pamatā es tikko, man atnāca ziņa no vida, ka es aizmirsu nodokļu samaksāt, es tikko samaksāju. Iepriekš bija problēma tas, ka man vienkārši tā kā banka neatļāva samaksāt, tas, ka pārsniedz dienas limitu, es pārmainīju kartes limitu, es mēģināju vēlreiz nekas nenotika, es domāju, gan jau jāpagaida 24 stundas vai ko viņi ķipla updatētos vai kā, un tur es vienkārši aizmirsu. Un jā, šodien no rīta sapratu, ka nevis limits bija kartēm, bet pašam kontam, tāds, kas no konta uz kontu pārsūt, nevis izmantoja kartes informāciju. Un tur ir atsevišķs limits kaut kādiem, tāpēc es nezināju to, un es to pārmainīju, tagad man atļāva samaksāja, viss tur chill ir. Bet nodokļus aizgāja gan tuvu 2000, tā kā, jā, man grāmatā teica, ka man vajadzēja tērēt biku vairāk naudu uzņēmumā, lai dabūtu to, tad, ķipa, tax bill zamāk, bet man nav ko pirkt baigi, tā kā, jā. Runājot par to, es uzsāku e-com talent darīt, tā kā es lēnām sāku studēju vairāk, es meklējuši alternatīvas opcijas Epic Ads Labam. Ko es izdarīju? Es biju žiguli strādāt, man beņķis ir mājās, es viņu tagad šuvuju pa laikam. Bet bez tā, jā, arī epizodas daudzums man ir samazinājies. Man bija viena sestdiena, kad es biju garāžā, tad man reāli žigis tā reidžbeitoja. Man tur gaismu, ko es nopirku, nederēja, citas detaļas arī nederēja, un vienkārši es biju atnācis, un es pateiktu, man nebija daudz ko darīt, un tad sāka lietus gāzt, un tad bija ledus augsta, es uzbliezu pirkstu vienu, un tad es nometu atslēgu, viņi iekrita tur lejā, man bija jārakņājas pa zem, kur viņi dabūt, ja pa zem mašīnas tur ir ķipa tas te pagrab vieta, kur viņš man kaut kur iekrita, tāpēc, kas viņu metu pret koku, un viņš fucking. Kroči, riktīgi izdirst, diena tā bija godīgi. Bet bez tā, jā, vienkārši daudz darbu, tas, kas vienmēr praktiski. Bet es mācos vairāk e-com talent, man ir lists ar daudz reklāmām, kuri man labi rezultāti. Man ir plānots šonedēļ izdarīt zvanu ar maniem šiem montētājiem, lai varētu dabūt viņu bonusus, apskatīt rezultātus, apskatīt visus šitus plānus. Man ir jāsanā to, es šodien plānoju tad darīt ar Kamilo, sarunāt un Justinu arī. Lai būtu kaut kāds zvans tajā, pie reizes ar visas savas vecās reklāmas, kuras uztaisījis gribētu paskriņšotot, lai man ir vairāk rezultātu, varbūt viņi ir updatējušies, zinu, lielāks spends un tam līdzīgi labāk izskatās. Un tad, jā, man sāk, vismaz uz māju pusi, es sāku plānot reāli pāriet uz varbūt citu aģentūru vai, redzēs, kāda man tur opcijas ir. Arī māja sākumā tiek lanšots raiziņš priekš no viena man cita klienta, Stefana, tā kā redzēs, kā tas ies. Un, jā, maijs būs ļoti aizņemts mēnesis, un pēc māja ir jūnijas, tad ir jūlijas, augusts, un tā jau ir vasara, un es pa vasaru gribēju pačilot biku. Bet, jā, arī tas, ka var redzēt, ka te žāvējas, te arī kompis ir man draugs joprojām te dzīvojas, bet viņam drīz būtu tā kā, termiņš jau beidzas. Tā kā visticamākais viņš meklēs dzīvokli, kuru paīrēt, līdz viņš atradīs, kuru nopirkt. Tāpēc, ka pagaidām ir diezgan grūti atrast normālu alternatīvu. Tā kā jā, tas ir pagaidējais status. Es zinu, ka šis klips ir pats pašās beigās visam pārējām. Pirms tur man vienkārši bija autisms. Es nezinu, pat ko es teicu.
Es CapCutā visu to salikšu vienā tādā gan jau 1-2 stundu garā video, un šis ir pašās beigās, bet vidēji, kas notika, darīju daudz darbus Epic Ads Lab, ar Stefanu man bija ļoti daudz video, bija problēmas ar Matīs montēšanas prasmēm, bet joprojām mēs to attīstam, lēnām sāk darīt. Šonadēļ man ar viņam ir jāsaino viens video, kas visticamākais deadlines būs piekdienai, lai viņš jau ir gatavs līdz tam, nevis tā kā iepriekš, ka mēs arī tik kavējāmies ar viņu. Tiek laists Risings ļoti drīz, es meklēju alternatīvu Epic Ads Lab, tāds ka Epic Ads Lab nav baigi stabils. Tas apmēram arī viņš tikko dzirdēja, kā durvis atvērās, tā kā man ir aizdoms, ka tas ir īpašnieks, tā kā jā, tas apmēram tā.